Flex tests, es to noliku bez kļūdām. Čeki redz drip, paliek mēm, nemāk runāt. Ambicijos, tu jau dzirdi, ka es nāku. Rep spēles pavārs tavām katlam lieku vāk, jā. Šitie čeki brauc ar mutu tā kā ragavām. Flex tests, jā, flex tests, ha! Sporta raidījums Fleksis atkal ir klāt, un mums ir diezgan daudz par ko runāt. Un patiesībā daudz sporta notikumu ir bijuši, tāpēc šodien mēs tā diezgan globāli ķersimies visam klāt, kas par tā ir. Tā ir. Prasās pēc plaša spektra speciālista, vai ne? Un mums likās, kur vēl plašāk spektra speciālists kā mūsu pašu jaunais kolēģis TV3 sporta ziņās Pēters Siksnis. Viņš arī mūsu viesis šodien Fleksī. Čau, Pēter! Čau, sveiki! Paldies, ka atrada laiku atbraukt pie mums ciemos uz šo mājīgo studiju. Pēters sākumā ziņu studijā un tagad arī šeit sāk iejusties, ne? Šodien es šeit pirmo reizi, jā. Forši, ka nav slikti, vai? Jā, pat īstenībā patīkam vēss, ārā karsts milzīgi, kā mēs zinām šobrīd. Es domāju, ka daudz tagad šajā brīdī uzreiz atpazīst balsi. Es nezinu, kurš sejā atcerās, neatcerās tevi, bet es domāju, ka balsi uzreiz cilvēki atcerās. Sākam uzskaitīt, kur tu esi dzirdēts. Tenis, kamaniņas, šautriņas. Kas mums tur vēl nāk klāt? Dimanta līga, vieglatlētikā, kur mēs vēl ejam tālāk. Tad tur, man liekas, vesels skeletons, stājam vēl tālāk. Vispār, kas ir bijis kādreiz? Jā. Riteņbraukšana. Riteņbraukšana. Vairākas sezonas. Olimpiskais kross, šoseja pasaules čempionāti, 3 pasaules čempionāti šosejā. Uzreiz man samulsināja. Maratoni. Slēpošanas sacensības leģendārās Tour de Ski 5-stundīgās vienatnē vēl bija, man liekas. Nē, toreiz es atceros, es atteicos, mums ar Tomu Circeni bija runa maratonu, tas bija Vasalopet Zviedrijā, 90 km slēpojums, kas iet vairāk par 4 stundām. Es teicu, es viens pats to nevaru nekādā gadījumā izdarīt. Tad tika uzticēts, tad sameklēja kādu zinātāju, tādu, kas tur ir pats piedalījies, kas to drēbi zina, tad es atradu, un tad mēs, nošancējām. Bet tā bija tobrīd garākā diena. Jā, es atceros, bija diezgan traki. Mēs vēl neskaitām olimpiskās spēles, jo tur var salasīt diezgan daudz. Par tevi jau tas pats ir. Nē, man nav tik daudz. Es tik ļoti, tik plaši, lai gan arī sanāk aizkabināties kaut kur klāt. Mums bija olimpiskās spēlēs arī 10. Jūs kopā komentējat? Nē, kopā desmitošais no cilvēks uzreiz paņem pultu un paldies, šo mēs slēdzam ārā. Bet labi, Pēter, sporta draugiem tava balss ir ļoti labi pazīstama. Tagad arī seja sāk pamazām iepazīt arvien labāk, jo man arī ģimenes locekļi, redzot tavus pirmos iznācienus vakar sporta ziņās, pirmais bija un prasa, kuras to balsi esmu dzirdējis? Kāpēc tā balss ir tik dzirdēta? Te mēs varam rast atbildi. Bet arī seja jau tev ir bijusi TV ekrāno. Šobrīd nosacīt sanāk kā atgriešanās kameras priekšā. Jā, bet tas bija briesmīgi sen. Tas bija pirms, nezinu, bail teikt, cik gadiem. 15 droši vien. Tas bija olimpiskās spēles un sportziņu studija 2 nedēļu garumā. Es atceros, rīta izlaidums un vakar izlaidums. Vēl senākā pagātnē. Tas bija tiešraides. Ir bijuši arī citi raidījumi, bet labāk, lai tie paliek. Šoreiz tie bija ierakstā. Labi, tagad esi nonācis pie mums šeit. Varbūt pastāst, kā tu nonāci vispār tajā sporta pasaulē? Kā sākās tev sporta spēļu komentēšana un kas bija paši pirmie sporti, kurus tu komentēji? Pats pirmais bija kamaniņas noteikti. Es domāju, tas bija 2009. Gada sākums. Latvijā ienāca vai atgriezās toreiz Viesat Sport Baltika, bija jauns kanāls, 3 valodās, vienlaicīgi igauņu, lietuviešu, latviešu. Viss tika sāks no nulles. Tas liels notikums bija, kā ārzemju ziņu, tā kā ārzemju kantorī, bet latviešu valodā un attiecīgi lietuviešu un igauņu valodā bija translācijas. Tā kā pirmais bija, ka es sazinājos ar Tomu Circeni, mēs tur bija saraksti, mēs tur viņš ko pamēģināt, tā kā es vairāk uz tenisu, jo tas man tā kā krietni tuvāks. Labi, tad bija proves, es gāju, rakstīju kaut kādus ierakstus, bet tenisa sezona sākās vēlāk, kanāls sāk no jaunā gada, bija pilnā sparā kamaniņu sporta sezona. Kamaniņām, es tā kā no cēs puses, mums tur tā cēs puse ir kamaniņu šūpuls Latvijā. Tur sanāks tradīcijas kā Siguldā. Cīrulīšu trase, un no mana dzimtā pagasta, no maniem priekuļiem ir kamaniņu braucēja Ilta Gaila, tā kā to es arī to sporta veidu zināju arī. Sāk ar to, jā. Tas bija pirmais. Teici, tenis tev tuvāks ir. Kā tas izveidojās? Tenis ir man joprojām sirdslieta. Es cenšos divreiz nedēļā, reti, kad sanāk, bet cenšos arī joprojām 2 reizes nedēļā spēlēt. Vasarā biežāk, ziemā mazāk.
Tas ir mans tuvākais, jā. Tas ir simtiem stundu laikam ēterā un nezinu, mači droši vien tūkstošos jau gandrīz varētu būt. Tu saki, sanāk uzspēlēt joprojām divreiz nedēļā mēģini, bet ir varbūt mums ir kāda zināma persona, ko tas uzspēlēs kopā, nu tu mēģināji. Mēs zinām, ka tev kontakti ir diezgan spēcīgi tāds arī. Ar pašu Rozentālu Māri čempioni, jā. Mūsu čempioni, jā, bijušo Deivis komandas kapteini, vienreiz mums bija sarunāti paraugu mači. Protams, ka es zaudēju. Cik tu ļoti zaudēji jautājums? Game es paņēmu. Es vienreiz badmintonu spēlēju ar Latvijas spēcīgāko badmintonisti, un atceries, mums jau bija filmēšana. Jā. Jekaterinu, un es nevienu punktu nedoju. Pilnīgi, es biju ļoti tuvu viena. Tur šitik tuvu jau bija, bet nu labi. Es toreiz ar Māri spēlēju, man bija apņēmība liela dabūt vienu game, es plosījos un es dabūju to vienu game, un pēc tam mēs vienu seti nospēlējām, 6-1 Māris. Es Māri teicu, bet to game es paņemšu. Tas bija. Tur nebija nekāda atdošana, padošanās, nekas tāds. Es jūtos izpildījis savu uzdevumu. Jā, mērķi. Es esmu spēlējis galda tenisu ar Latvijas čempionu galda tenisā līdz 21 punktam, kur man bija handikaps 19 punktu. Zaudēju ar 19-21. 19 punktu handikapā tu zaudēji tikai 19-21. Nē, iespējas jau ir vienmēr, man liekas, īpaši tādā sporta veidā kā galda tenis, kuras arī netīšām var trāpīt pa tīkliņu vai pa maliņu, kur tu vari būt kaut vai pasaules čempions. Tu to bumbiņu neizvilks, bet es netrāpīju nevienu reizi. Labi, Pēter, tad skaidrs, ka tenis ir tev sirdī tuvākais sporta veids. Tā mēs esam nopratuši par tenisa komentēšanu. Izspēles laikā komentētājiem mutē jābūt ciet? Jā, bet atzīšos gadās. Kas ir tas, kas liek mēlē paslīdēt? Kāpēc gadās izspēles laikā kādreiz? Kādreiz vienkārši kaut kā aizbļāpājies mazliet kaut kur skatoties kaut ko, ko tu ļoti gribi izstāstīt, vai vēl kaut kādu iepriekšējā epizodu un sanāk mazliet pārvilkt pāri, bet principā tas ir tāds, zelta likums, izspēles laikā nerunāt. Bet, tomēr te kaut kādi izšķirošie momentiņi pie garām izspēlēm, tur jau tāpatās sanāk kaut ko iemest iekšā. Reizēm, jā, kaut kādas emocijas tev ir, ka tu, jā, tā ir. Tur jau drusciņi sanāk ietieties. Bet tas jau, man liekas, nāk vēsturiski no tiem, kas ir pārsvarā, mums Latvijā ir bijušas translācijas, kur mēs komentējam no notikuma vietas, bet tas jau pamatā nāk no visa tenisa tā veidu un etiķēts, ka tu atrodies uz vietas un tur tiešām tu nedrīkst vispār neko. Jā, tas jau no tā veidos ir neatkarīgi no tā, vai tas ir uz vietas vai tagad Jā, bet zinu, par tenisa līdzšana ir šausmīgi interesanti. Ir valstis, piemēram, svaigākais piemērs tikko aizpagājušajā nedēļā Šveicē bija Ženēvā turnīrs. Tur skatītāji sēdēja, Džokovičs atbrauc pirmo reizi piedalīties tajā turnīrā. Man likās, ka tur gāzīs riņķī, ka tur būs milzīgas ovācijas, līdzjūšanas un tam līdzīgi. Tas ir tie šveicieši varbūt tādi vēsāki vai kā viņi tāds ļoti liels klusums visā tajā mača laikā. Aplausē par skaistām izspēlēm, skaidrs, viss tur tādā ziņā kārtībā. Tajā pašā laikā Francijā notiek turnīri. Tur ir bungas, tur ir pūtēji orķestri tribīnēs, starp punktiem arī, protams, ne izspēle laikā. Bet tāda īsti, es teiktu, futbola atmosfēra, tribīnēs faktiski. Bet tas varbūt saistīts ar to, ka tajā vietā turnīrs tāda līmeņa salīdzinoši reti notiek, jo man liekas arī, kad pie mums Latvijā ir kāda, tās gan pārsvarā vai Deivis Kaus izcīņas, vai tagad Billijs Džīns Kings izcīņas, ja notiek arēnā Rīga un tie tūkstoši sanāk, lielākā daļa jau no tā līdzjutēja, kas ir tajās tribīnēs, viņš uz tādu līmeņu tenisu ir pirmoreiz mūžā atnācis, un iespējams vispār uz tenisu pirmoreiz mūžā atnācis, ka viņš vienkārši nezinu un nesaprot, kā viņam uzvesties. Tieši tā, es tev pilnīgi piekrītu. Iepriekšējā reize, kad bija Deivis Kaus Rīgā, tas bija pret Izraelu pirms 2 gadiem. Latvija zaudēja, tas bija Gulbija, Ernestu Gulbi, tā kā atvadu. Gulbidei. Jā. Un bija brīži, kad prasījās no tribīnēm to atbalstu, kad Ozoliņš Kārlis tur cīnījās līdzīgi, tur kaut kādas izspēles. Tā uzvar skaistu punktu, reti kaut kāda aplausa no tribīnēm. Tā nebija gan toreiz arī, ko es arī pēc tam teicu, tur džekiem saka, pietrūka tāda, kā mēs zinām, Armands Simpsonu, kurš uzkurina citās spēlēs, basketbolos, hokejos arēnā tieši, kas tas pietrūka kaut kā. Varbūt arī tāpēc Latvija toreiz zaudēja. Tāds viens vadītājs pietrūka. Bet man jau liekas ir tā, ka cilvēks, kurš dodās uz tenisu, viņš ir dzirdējis, tur jābūt klusām, tur tev izmetīs ārā no tribīnēm. Viņam bail varbūt. Viņam ir bail, jā. Un ko es te plaukšķināšu, tagad man zrēt pateiks, lūdzu, durvis ir tur varbūt. Tur bija šim tā nostrostās tas cilvēks. Bet vēl par tenisu,
tavs turnīrs iecienītākais, kurš tev patīk no Grand Slamiem un arī ne no Grand Slamiem, jo mums ir daudz arī Masters kategorijas turnīri, kurus mēs rādām. Kāds ir tas tavs tops, ka tu zini, šeit es noteikti skatos no A līdz Z, visu te, šis man varbūt mazāk interesē. Kāds tavs tops? Austrālija, Amerika atkrīt no skatīšanās viedokļa lielā mērā. Vēlas naktis, agri rīt, mēs tā no skatīšanās viedokļa teikšu. Wimbledon tomēr ir senākais, prestižākais turnīrs. Tur ir vēl vairāk etiķeti, tur viss ir baltā. Nekā savādāk to nelaiž uz laukumu. Mums pašai Ļonai atceries, pirms dažiem gadiem bija pārģērties. Kā nevar. Nu, skatītājiem putukrējums, zemenes, šampanietis, tur citu Wimbledonā pagājušais gadu tas bija, ka ik pa brīdim dzirdams starp gēmiem tāds paukšķi šampaniešu pudeles tribīnēs. Glāzes kaut kur šķīnd, kaut kur plīst. Svipa tajās ložās. Jā. Tad Wimbledona tev ir numur 1. Tīri tā, ja mēs liekam Grand Slam sarakstu. Roland Garros ir 2. Jā, es domāju, ka jā. Tad Austrālijā, ASV, kur tu mēlies 3-4? Protams, ka skaidrs, ka sanāk skatīties un redzēt, bet tas ir Wimbledon un French ir tādi, kas mums ir pateicīgākie. Mūsu laikos mēs arī mierīgi varam redzēt, skatīties. No Masters kategorijas un varbūt citiem, kas nav, 1000 punktu turnīri, kur tu saki, līdzjutējiem ir obligāti jāsako un jāredz, jo viņi var atšķirās, kurš kurā vietā atrodas, kā tur tā atmosfēra, bet kurš ir tas, ko nedrīkst laist garām? Tie ir noteikti, bet tie ir Amerikā. Tie ir pirmie 2. Tie ir Indianvels un Miami. Tie ir milzīgi turnīri. Viņi notiek pusotras nedēļas garumā. Viņas Indianvels tiek uzskatīta arī neoficiāli par 5. sezonas Grand Slam turnīru. Pirms gadiem bija pusoficiāls runas kaut kādas par to, ka varētu varbūt 5. tiešām ieviest 5. Grand Slam turnīru sezonā. Bet tāds viss tur palika. Tur ir ļoti daudz dalībnieku. Tur notiek, kā jau teicu, pusotras nedēļas garumā. Milzīgas naudas summas un ļoti prestiži tie tiešām tie turnīri. Jā. Naudas balvas arī Indianvelsā, salīdzinot ar citiem Masters līmeņa turnīriem, ir augstāks. Tas tā kā parasti ir. No sezonas uz sezonu gan mainās. Šogad arī ir izmaiņas, teiksim, tajos mazajos 250-niekos turnīros, kas ir zemākā no ATP līmeņiem. Tur tagad ir mazāk čempionam, bet vairāk pirmo kārtu pārvarētājiem. Teiksim, prēmijās. Arī tajos lielajos Masters turnīros bija gadi pirms pandēmijas. Tas jau tagad jau pasensanāk. Pirms pandēmijas bija tā, ka Masters turnīros bija vairāk par 1 miljonu uzvarētājiem prēmijā. Tagad ir mazliet zem, bet atkal tas ir izlīdzināts. Pirmā kārta pārvarētājiem ir vairāk, un tad attiecīgi čempionam mazliet mazāk. Grand Slamos ir uz pusi un vēl vairāk. Tagad Francijā 2,4 eiro. 2,4 eiro. Par Francijas atklāto tenisa čempionātu, par kungu turnīru droši vien jautāsim tev sākumā, jo tā drēbi piešaut komentējot vairāk ir kungu turnīrus pēdējā laikā. Tādā ārkārtīgi interesantā, man liekas, mirklī mēs esam tenisa pasaulē kopumā. Rafaels Nadals jau pirmajā kārtā ir izstājies. Nepaveicās. Arī Zloz nepaveicās? Es uzskatu, ka jā. Labi, viņš arī pats neko diži necerēja. Viņam, atceramies, atgriešanās šogad bija sacensībās, kur viņam tiešām veicās pirmajā kārtā pretiniekiem. Vai tas bija 16-gadīgais amerikānis, kuram tiešām acīm redzami tas mačs bija? Viņam bija tā, ka viņam tiešām bikses trīcēja tam puikam 16-gadīgam. Viņš labs spēlētājs. Sādāk viņš nevar. Jā, bet visu to, ka tā iziešana centrālajā kortā, tur skatītāji 1000, viss nākuši uz Nadalu. Viņam jāstāv, jāgaida, kamēr meistars nāks no muguras. Viņš jau redz, viņam nabagam trīc rokas. Tiešām brutāli. Viņam trīc rokas, viņš iznāk laukumā, viņš neko nevar. Viņam neko viņš nevar izdarīt. Un Nadals uzvar. Tad viņam bija vēl citos turnīros. Pirmajā kārtā bija tāda, kuriem viņš nedrīkstēja vienkārši zaudēt. Tieši tās pirmās kārtas arī pārvarēja, pēc tam viņam tur gāja dažādi. Tagad viņš dabūja Zverevu pretī. Zverevs lieliskā formā, tikko uzvarējis Romas Masters turnīru, protams, Zverevam vēl arī īpaši rēķina ar Nadalu. Pirms 2 gadiem Zverevs tieši French Open pusfinālā dabūja šo smago traumu, kuras dēļ nācās izlaist. Tas nepārsteidz. Nadals tagad karstais temats jau kurā turnīrā. Lielais nezināmais, kas būs ar viņu. Pats viņš īsti nezina. Pagājušajā gadā, kad viņš vēl sēdēja traumas dēļ mājās, ārstējās teica, ka šī sezona 2027. gada viņam tā kā noslēdzošā. Viņš kaut kādos atsevišķos turnīros spēlēs, bet šī ir viņa atvada karjera. Tad pēc tam mainās plāni. Viņš saka, nē, es tomēr tā nesaku. Tagad viņam bija plāni nospēlēt French Open, olimpiskās spēles. Un viss parādās ziņa, ka viņš varbūt Wimbledonā spēlēs. Tad atkal, ka viņš nespēlēs Wimbledonā. Tagad French Open laikā visiem bija tāpat skaidrs, ka viņš zaudēs tam Zverevam. Ja nenotiks kaut kas, neticams. Tad tā kā tādu atvadu ceremoniju no French Open kortiem Nadals viņu pats nokancelē. Saka, nē, nevajag. Tie pašā laikā, vai tu nākamgad spēlēsi? Nezinu.
bet tā pēcspēles intervija uzreiz tā kā manis mums atstāja tādu pēcgaršu, ka šī nebija pēdējā reize, kad mēs viņu Roland Garros redzējām. Mēs viņu Parīzes spēlēs tur redzēsim. Parīzes olimpiskās spēles notiek French Open kortos. Notiks šogad vasarā. Tā kā tur viņš atgriezīsies. Ja neviens spēlē, tad viņš domā ar Alcaraz kopā dubultspēli spēlēt. Tā kā varbūt tāpēc, bet olimpiskajās spēlēs rīkot atvadu ceremoniju arī. Bet atnākt un tik ātri izlidot ārā un tādas atvadas jau arī īsti nav tas, ko viņš droši vien iztēlojās. Labi, zaudējums ir zaudējums jebkurā kārtā, bet šis bija drusciņ pa straujas. Īsti iesaisties Roland Garrosā nevarēja vai ne, un tad viņš jau visu ir pabeidzis. Romā viņš tika neplānoti viņam pašam tālu. Viņš pārvarēja 1., 2., 3. kārtu, 4. kārtā zaudēja. Tā kā viņš zaudēja Čeham, Ļehečkam, ja nemaldos, tad bija tā apbalvoša atvadu ceremonija sagatavota. Viņa laikam bija 1. kārtā sagatavota. Bija tādi lieli portreti Nadāla ar viņu tituliem, kausiem. Tie tur bija ieķērušies, tie lāga neripoja lejā. Tur. Jo nevar jau zināt, kurā brīdī viņš zaudēs. Tā būs 1. kārta, 2., 3. vai 4. Tas tā kā no futbola pasaules nedaudz Premjerlīgas sezonas beigās atgriežoties. Londonas Arsenal, klubam nācās sagatavot to piedestālu. Ja gadījumā Manchester City. Viņi tagad izsola kaut kur, viņi var dabūt. Viņi var nopirkt? Viņi var nopirkt. Mums sanāk samesties? Tāpat kā Lewis Hamilton 8. čempiona titulu arī Krekliņi kaut kur klejo, bet tas jā, tā. Kas notiek ar tiem Krekliņiem? Es domāju, arī taču vienalga play-offos, pieņemsim, tas būtu hokejs vai kaut kas, kur notiek sērija, viens var uzvarēt, otrs uzvarēt. Abi ir sagatavojuši tos čempionu Krekliņus. Vienu viņu uzvelk vai cepurītes galvā. Kas ar tiem otriem? Es zinu, kas notiek. Es vienreiz biju Vācijā, Dortmundē, un tur bija smuks Krekliņš, tāds zeltains ar uzrakstu Dortmunde, kausa ieguvēja, kas tur kas, un pilsētas tur fonds un viss. Es nopirku to Krekliņu tādā, jā, un viņš tur tirdziņā kaut kā tur cilvēku tirgo, vai ne? Viņš nopirka seju, un cilvēki kaut ko smaida uz mani skatās, tas iegūlē, sapratu, bet Dortmunde jau nevienēja kausa. Viņš kaut 2 gadu vecs ar to uz visu, sapratu, kas tur absolūti. Man vēl mājās kaut kur mētājas tas Krekliņš. Tā kā, kaut kur viņi kaut kur ieklejo kaut kādos tirdziņos, kāds kaut kur jau viņus palaiž garām. Te varbūt arī kāda Andela Mandela tad jātaisa. Iespējams, bet es vienīgi iedomājos par Nadālu. Labi, viņš pats nevar joprojām pateikt, kad viņš ies prom, ko viņš darīs, bet tas izcilais variants, laikam, kas varētu būt, ja mēs salīdzinām, piemēram, ar šautriņmešanu, kur Taylors pateica, ka viņš iet projām, un visos punktos viņš ieradās, kad kur izstājās, kad kas notika. Katrā turnīrā bija sava lieta, bet viņam uzdāvināja pēc tam. Mērķi iedeva līdzi. Viņš ņēma no sienas. Viņš neprasīja. Viņš pēc katra mača vienkārši piegāja, paspieda roku pretiniekam, tiesnesim piegāja, noņēma, iesit padusē un aizgāja prom. Tas ir viņa. Varbūt, ka viņam arī kaut kas tāds ir no katras vietas, tur gabaliņu no laukuma jāpaņem, vai tur es nezinu, vienalga kāds, bet viņš iziet caur tiem turnīriem, kur izstājās, tur izstājās. Vienu gadu viņš mēģina iziet. Protams, tas ir drusciņi, fiziskā noguruma ziņā tas drusku cits līmenis ir tenis aiziet. Es tā pieņemu. Paskaties, kā viņi tur deso uz vienu pusi, otru pusi. Šautriņās? Jā, protams, tieši tā. Bet labi, tā atgriežoties pie French Open un kungu turnīra. Man liekas, ka tagad ir ārkārtīgi sarežģīti prognozēt, kurš šo sezonu būs čempions. Es tev pilnīgi piekrītu. Es esmu gatavs darīt, ka tas nebūs Džokovičs. Es domāju, ka nē. Džokovičam arī neiet viegli tagad. Es visu laiku biju gatavs teikt, ka Alcaraz un visam pāri Alcaraz, bet viņš arī kaut kā druscītiņu klubdams. Jā. Iepriekšējie lielie turnīri, Madride, Roma, kas bija 8. turnīri pēc kārtas, kur Alcaraz pat izlaida vairākus. Viņš izlaida arī Barcelonas to 500-nieku Siners, kurš, Siners var kļūt par ranga līderi pēc French Open. Ja viņš kļūst par čempionu, tad 100 punktu, man liekas, ka sanāk, ka viņš ir pirmais, atkarībā tur cik tālu tiks Džokovičs. Džokovičam jāstāv pagājušā gada tituls ir 2000 punktu, kas ir ļoti daudz. Siners arī iepriekšējā turnīrā nebija kaut kāda trauma, varbūt, nezinu, rūpīgāk attojās. Viņš jau vēl nav bijis laukumā. Lietus līst tur, kā mēs zinām. Man, piemēram, nedaudz pārsteidz pirmā kārtā French Open zaudēja 2 čīlieši. Tabilio, kurš uzvarēja Džokoviču vienā no iepriekšējiem turnīriem, bija tiešām lieliskā formā. Un otrs no čīliešiem Žarī, kurš bija Romas finālā. Abi viņi zaudēja pirmajā kārtā French Open. Abi ir brīvi. Es tā negaidīti. Zverevs, es domāju, varētu būt viens no galvenajiem favorītiem šogad. To, ko mūsu draugi no Olibet bukmekeriem domā, mēs arī paskatīsimies raidījuma beigās, gan vīriešu, gan dāmu turnīrā. Dāmām tev sanāk sekot līdz ikdienā dāmu tenisa pasaulē? Jo profesija tev pieprasa kungiem, protams, sekot vairāk līdz, tas ir regulāri jākomentē. Šobrīd dāmas nav jākomentē. Nav, bet, protams, ka
Dāmas jau spēlē tajos pašos turnīros, kur kungi visbiežāk jau arī spēlē. Labi, mēs nerādām dāmas, mēs rādām tikai kungus, bet tajos pašos laukumos jau viņas vien ir rezultātiem. Protams, ka es sekoju, jau tur redzu, kas notiek. Līdzi sekoju, protams, no Aļonai jau nevar nesakot. Kurš tad nevar nesakot Aļonai? Aļonai jāvēl veiksmi šodien, vai kad viņi tiks pie spēlēšanas. Cerams, ka šodien. Viņa jau vakar bija plānā, ka zem jumta spēlēs, bet pārcēlus šodien. Un redz, cik labi, ka French Open ir vismaz divi stadioni, jā. 2 stadioni, kas ir zem jumta. Pirms dažiem gadiem tas tā nebija. Šobrīd ir no lielajiem Grand-Slamiem kāds palicis, kur nav jumta. Labi, Austrālijā laikam tur lietus tajā laikā. Austrālijā ir. Tur ir cita problēma, tur jāmēģina kondicionēri dabūt kaut kā apkārt, lai nav karstums. Open, manuprāt, nav. US Open tiešām nav, viņiem arī centrālais korts Ņujorkā. Es tagad nepateikšu. Lietainajos septembra dienās, vai ne? Tas ir milzīgākais stadions, tas gan ir skaidrs, tur ir 25,000 skatītāju vietu. Pasaulē lielāka nav tenisā, ietilpības ziņā. Manuprāt, ka nav. Bet arī es tā iztēlojos, piemēram, es gribētu aizbraukt uz Francijas atklāto tenisu čempionātu. Man bija tāda ideja, bet es saprotu, ka tur datumu neskritīs. Bet, tu ierodies tur, vakar līdz lietu, šodien prognozēja lietu. Ja vakar skatījos to laiku prognozē, arī rīt prognozēs lietu. Kas notiek ar manām biļetēm? Kāds zina kaut ko? Tough luck. Tas ir tenis, dāmas un kungi. Tu tur īsti nekur klāt neties pie teikšanas. Ja tev nav nopirkts centrālajā speciāla kortā, es domāju, ka tur lietaini pastaigā pa Parīzi. Kā tev biļeti ir, lai tu varētu ieiet parkā? Parkā tu vari iet iekšā. Neviens jau tev neteica, ka kāds tur spēlē. Neviens tev nesola kaut ko tam līdzīgi. Bet jautājums arī tālāk, piemēram, šobrīd arī lietas līst. Ļoti daudz spēles ir atceltas vakar, cik tur vispār mači notika beigās. Man 5, jā, kungiem ar kaut kas tāds, jā. Jā, nekas tur daudz nenotiek, cik tu var izspēlēt 2 stadionos. Labi, lietus līst vēl 2-3 dienas, kas notiek tālāk. Kā tas grafiks tiek izspēlēts, kā viņš tiek pagarināts turnīrs kaut kas. Jāsarauj. Tas jau nav nekas baigi jauns. Ir reizes, kad ir 2 mači jāspēlē dienā. Nospēlē vienu, pēc tam atpūties, ejai spēlēt nākamo kārtu. Kad ir bijis kaut kāds pēdējais gadījums? Tāpēc tās tikko Romā. Ar Romā arī bija jāpagūst 2 izspēlēt. Tas ir tā, ka viens vienā dienā iesācies, otrā pabeidzies, un tad tu turpini uzreiz. Jā, tur bija tā, ka Rūdam, tas bija Kasparam Rūdam pret, ko viņš tur spēlēja, tagad neatceros, uzreiz no galas viņu vakarā iesāk, nospēlēja pusotru setu, uznāca lietus, vairs nevarēja, skaidrs, ka neko nespēlēs, nākamā rīta agrāk atnāca nospēlēja, pēc tam pāris stundas atvilka elpu, un tas bija pusfināls, ko viņš spēlēja. Pusfinālu un finālu viņš spēlēja, 2 vienā dienā. Bišķiņi atkāpjoties varbūt no tenisa uz mirkli, es vienkārši ļoti gribēju tev pajautāt arī par vieglatlētiku, jo arī Dimanta līgas posmi regulāri tiek komentēti, un man vienkārši, kā basketbola komentētājiem, man viss ir skaidrs, kur, kā, par ko es meklēju informāciju, man tas viss liekas vienkārši un saprotam. Vieglatlētikā, kur pirmām kārtām ir tik daudz disciplīnas, tie dalībnieki arī mainās 3000 metru šķēršļu skrējiens. Es nezinu, ir tāds? 3000 ir šķēršļi? 3000 kavēkļu skrējiens, jā. Kavēkļu skrējiens, jā. Šķēršļu kavēkļi, jā. 10,000 metros, tad ir šķēpmetē, mums ir lodes grūtēji, kārtslecēji. Kur tu meklē? Ar tiem ir vieglāk. Ar lodes grūdējiem, kārtslecējiem, ar tiem ir vieglāk, jo viņi nemainās tik ļoti. Tur sastāvs paliek. Ir, protams, kāds mājinieks vienmēr klāt, kaut kur notiek sacensības, bet tie stiprākie vienmēr ir. Ir jau pieejams, taču Dimanta līga ir tādā ziņā, tā var teikt, ķēpīga padarīšana, ka tur tiešām, kā saka, dalībnieki ļoti daudz, un tev ir rūpīgāk pirms translācijām jāaiziet cauri. Tikai kas tur ir, kāda viņiem ir rezultāti, to jau mājaslapās ir pieejama tā informācija. Sacensību dienā vai dienu pirms tam parādās startlistes, un tad ir tam sportistam turklāt viņa labākie rezultāti sezonā vai karjerā. Tā. Arī jau. Tas tāda laba mapīte tev sanāk pirms spēle pirms translācijas. Jā, tā ir. Tad sanāk, Dimanta līgai jāgatavojas ir visvairāk no tā, ko tu komentē tādā ziņā, un cik stundas tas ir? Cik rūpīgi. Ļoti rūpīgi, līdz man ir jāsteidzās. Ļoti rūpīgi, paiet stundas, noteikti paiet vairākas stundas, jā. Un Dimanta līgu arī jūs tagad ar Ievu Zundu vienmēr kopā komentējat. Piemēram, hokeju Toms komentēja ar Edgaru Masāļsku, bijušo hokejs. Tur, man liekas, tas lomas sadalījums diezgan skaidrs. Toms atbild par to, kas notiek uz ledus. Viņš pasaka skatītājiem notiek tas, kaut kādās pauzēs. Tad savukārt Edgars var ieiet iekšā ar savu redzējumu analītiku, kāpēc kaut kas ir noticis, vai ne? Kā ir vieglatlētikā? Ir kāds lomas sadalījums vai jūs tā plūstoši cenšaties? Es tagad esam gadiem ļoti labi sastrādājušies
es uzskatu, mēs tiešām no pusvārda viens otru saprotam, bet skaidrs, ka es Ievai uzticos labāk par lietām, kas notiek sektorā vai skrejceļā. Viņa pati ir 2-kārtēja olimpisko spēļu dalībniece, vairāk Latvijas sacensību rekordiste joprojām. Man liekas, ka prezidenta balss arī viņai varētu būt visvairāk Latvijas sacensība, varbūt arī kaut kas tagad apsteidz viņu. Viņa ir tā, ka es neredzu tādas nianses, viņai, pieņemsim, barjeru skriešana, kas ir viņas disciplīna. Viņa redz, kurā vietā tur sportists vairāk satipina, kurā tā zaudē līdzsvaru, kurā vietā kas notiek. Skaidrs, ka viņi to zina labāk, jā. Bet, piemēram, kad pārraide nonāk līdz šķēpmešanas sektoram, tad jau jūs abi esat plus mīnus vienādās pozīcijās, ne? Jā, protams, ka viņi pat labāk, viņi jau ir kā eksperts vieglatlētikā kopumā. Bet tad, es tagad nepateikšu, cik mēs gadus jau kopā esam. 10 varbūt laikam vēl nebūs. Mums bija olimpiskās spēles, mums bija Rio, un tad kaut kādu gadu vai 2 pirms tam mums bija arī Dimanta līga. Tad Rio bija 16. gads, gandrīz 10 gadus. Mēs labi saprotamies. Es nezinu, vai tu atklāsi, bet tev ir sava mīļākā vieglatlētikas disciplīna, kur varbūt arī šajā nedēļā kārslakšana? Kāpēc? Es negaidīju. Tik pārliecinoši kārslakšana. Tad ar kaut kas par cēsu pusi, kaut ko tu darīsi, varbūt, nezinu. Nē, labi, es varbūt tā baigi ātri izšāvu uzreiz kārs, bet tas ir viens no tādiem, jūs piekritīsiet, mēs veču lido 6 metru augstumā, ieskienās ar kārti un pārlokās pāri, pilnmēties 6 metru augstums, tas televizorā varbūt arī izskatās netik iespaidīgi, kāds ir patiesībā. 6 metri, tas taču ir jau tuvu pie 3 stāvu mājas. Bet tas ir varbūt saistīts arī ar Duplantis šobrīd, kad tu nāk sacensības un domā, būs pasaules rekords vai nebūs? Šogad jau viens ir. Tikko pirms dažām dienām vēl vienu gandrīz laboju. Es sapratu, Čehijā sacensībās bišķi bija pietrūks, mazliet bija pietrūks, lai 6.25 pārrāda, bet šogad, es domāju, būs vēl viens no viņa. Bet kur mēs vēl šogad gaidām rekordus vieglatlētikai? 3 jau ir šogad. 3 jau ir šogad, labi, kur mums ir jau? Diska mešanas, par ko mēs esam runājuši, tad tādām, labi, ko mēs varam teikt, apšaubīt, neapšaubīt, bet vējš tajā sacensībās bija milzīgs Amerikā. Video tā izskatījās. Tur plosīja vējš, bet diska mešanā neņem vērā laika vēju, teiksim, skriešanās, tur sprintos skaidrs, tur virs 2 metriem sekundē pavējš, tur rezultātu tev fiksē, bet viņš nav oficiāls. Tur ir bijuši gadījumi, ka noskrien 100 metrus fantastiskā, tur 9, kaut kādās, tur 5 vai kaut kas tam līdzīgs. Bet tas netiek atzīts par pasaules rekordu, tāpēc, ka ir pārāk spēcīgs vējš. Diska mešanā, tur lodes grūšanās čēpmešanā vēja, nemēra, tas nav. Tajos Amerikas mačos, kur tie rezultāti tika sasniegt pasaules rekords lietuvietis Mikolas Alekna. Tur bija daudz ļoti labi rezultāti. Tieši tā, dāmām arī tur bija 63 kubietēji kaut kas tam līdzīgs. Tur tagad īsti tūmā tam nemet nevienā. Viņas pašas, tas, kas tur piedalījās, ne no citos mačos, labi, tūva nosacīti ir, bet nav. 10,000 metros vēl tika pagājušajā nedēļā labots pasaules rekords. Tā par Aleknu, tu ieminējies, tad viņam tagad pasaules rekords. Viņš ir absolūtais favorīts, numur 1 arī, Parīzes olimpiskajās spēlēs diska mešanā. Es tā kā domāju, mani lejušu draugi, mūsu draugs Pauļus jau ir sev kladītais zelts. Ček. Tagad. Nezinu, viegli nebūs. Tur ir arī stipri čaļi. Tas Zviedris Stols ir Slovēnis uzvārdā Čehs. Otrs no brāļiem Aleknā, viņi ir 2. Viņš gan nav ar tik lieliem rezultātiem, bet nezinu. Favorīti viņi būs. Bet tāda absolūta dominants, tu viņam viegli dominanci neparedzē? Olimpiskās spēles jau ir īpašas. Cik mēs arī neesam redzējuši sportistus, kas sezonā, ja par mešanas disciplīnām runājam, tas būtu šķēps vai mūsu pašu ķēpmetē. Nevar, kaut kas neaiziet. Tev kvalifikācija no sākuma ir jāpārvar. Ir bijuši arī gadījumi. Teikt, ka aiziet, bet aiziet no ne tā, no kā tu gaidi. Jā, arī tā var būt. Ir bijuši gadījumi, kad iepriekšējās olimpiskajās spēlēs atceros, kā tur jau vienalga, kāds ir tavs rezultāts, kāds ir tavs status, tev ir kvalifikācija jāpārvar. Kvalifikācijā ir 3 mēģinājumi. Atceros pagājušajās spēlēs Horvātu diska mešanai, kādreizējai Perkovičai, tagad savādāk uzvārdā, vēl precējusies. Viņai bija 2 krustiņi pēc pirmiem 2 kvalifikācijas mēģinājumiem. Patlika vienā tajā. Tur kaut kas vēl nesaiet, es nezinu. Tur neaizlido tas disks pietiekami tālu, ka visi tev mači ir beigušies. Tu esi galvenais favorīts, teiksim. Kā olimpiskās spēles. Bet skatoties arī vieglatlētiku, zinot, ka šis ir olimpiskais gads, to arī var redzēt, pamanīt, ka viens otrs
ir ielicis savu olimpiskās spēles, ka tas sniegums nav varbūt tāds, kādu varētu sagaidīt iespējams. Ka tas mērķis ir olimpiskās spēles un ka tie pārējie mači ir tā. Protams, olimpiskā sezona ir jūtama. Arī pirms olimpiskā, teiksim, iepriekšējā sezona, kad nav olimpiskā sezona, tad tie rezultāti varbūt nav tik labi, kā reizēm varbūt gribētos. Tagad kvalifikācija vēl turpinās olimpiskajām spēlēm līdz jūnija beigām, līdz 30. jūnijam. Amerikāņiem ir vieglatlietiem, tieši tur viņiem ir drakoniski tie noteikumi, lai tu kvalificētu. Tu vari būt pasaules rekordists, tu vari pieņemsim. Ja tu neesi Amerikas čempions. Ja tu neesi trīnieka atlases sacensībās. Bija pirms tām pašām Rio spēlēm. Tajā sezonā viena amerikāņu barjerskrējēja Kendra Harrisona laboja pasaules rekordu 12.24, ja nemaldos, šodien atceros. Viņa neaizbrauca uz olimpiskajām spēlēm. Tāpēc, ka viņa Amerikā atlases mačos kaut kas viņai tur nesagāja, kaut kas tur nepaveicās, palika 4. vai 5. vietā, viss aizbrauca tās, kas ieņem pirmās 3 vietas. Tur neskatās uz statusiem. Amerikāņi ar tāpēc tagad tā maz bija, teiksim, Dimantlīga bija Āfrikā, pirms pat dažām nedēļām Rabatā, tur amerikāņi vispār nebija, viņi jau tur tā kā gatavojās tiem saviem mačiem. Tagad arī es domāju, ka viņi būs mazāk Eiropā. Viņiem tā lielā atlase vēl priekšā. Dimanta līgā, palabo man, ja es kļūdos, bet ja es pareizi saprotu, ir tas sacensību skaits, disciplīnu skaits, ir lielāks nekā tas, ko mēs redzam pa televizoru, vai ne? Jo arī, man liekas, ka mūsu šķēpmetējs Āzijā pirmajos Dimanta līgas posmos piedalījās, bet tā kā nepiedalījās. Tā sacensība diena norises vietā, viņiem ir gara, viņi sākas tur, pieņemsim, pusdienlaikā, beidzas vakarā. Televīzija rāda 2 stundas to sakoncentrēto vakaru programmu, kur ir visvairāk, bet ir disciplīnas, kas ir notikuši iepriekš dienā jau. Tāpēc, ka tur stadionā ir vietas tik, cik ir. Jā, cik viņš liels ir, cik ir. Un arī ir reizēm, pat itin bieži ir disciplīnas, kas ir ārpus Dimanta līgas kopvērtējuma ieskaits tajā vakarā. Tie var būt 100 metri vienalga, tas var būt barjerskrējiens vienalga, kas var būt diska mešana, šķērpmešana. Jūs pieminējāt, arī šogad bija tas pirmais posms, kur Līna Mūzes pirmā startēs bija ārpus Dimanta līgas ieskaits. Tad nākamajā posmā viņi tur bija, tad jau bija ieskaitē. Mainās katru gadu gluži nē, bet gadu no gada mainās. Ir tās pašas nemainīgās 32 disciplīnas Dimanta līgā. Atšķiras tikai gadu no gada bieži vien, cik reizes sezonas laikā ir, pieņemsim, dāmu vai kungu šķēps. Iepriekšējos gados daudzos bija 7 posmi, kuros bija šķēpmešana dāmām un kungiem. Tad samazinājuši 4. Vēl ir kaut kādas disciplīnas, kurās ir samazināts. Ir, kas paliek nemainīgas. Tāds tur kaut kā mainās visu laiku. Vieglatlētika man arī liekas pietiekami sarežģīts sporta veids, ko, TV producentam izdomāt, kā rādīt. Kā tev liekas, tas šī brīža, tas, ko Dimanta līga šobrīd ir izdomājis, to sakoncentrēto, to 2 stundu programmu, tas ir vislabākais veids, kā pa televizoru baudīt vieglatlētiku? Jā, viss jau noteikti tā kā arī ir paredzēts. Ja tev tur 20 un 18 minūtēs jāsākās tam, tad visticamāk tas arī sāksies. Tas, kas atšķirās, es nezinu, tas ir varbūt mazliet tāds joks, bet tas, kas atšķirās, tā saucamā producēšana noteikti televīzijas tiem darbiniekiem. Roma, piemēram, skatītājs var informēt. Roma tur vienmēr būs tribīnē smukas meitenes. Kā brīvs brīdis, kaut kas nenotiek sektorā, tā ir tulplānos meitenes tribīnēs. Tas ir pilnīgi jūtams. Tā tas ir. Savs rokraksts. Jā, tieši tā, rokraksts. Tad ir jūtams kaut kādos citos mačos, kur varbūt, nezinu, mazāk pieredzējis TV brigādi, viņi tur taisa kaut kādus failers saucamos, tur kaut kur netrāpa, tur kādos kadros, kadrējumos. Bet gadās arī pašiem sacensību rīkotājiem kuriozi, piemēram, Oslā bija pirms dažiem gadiem, kur dāmām 400 metros barjerās atstāja kungu paredzētā augstumā barjeras. Dāmām ir zemāk, kungiem ir augstāk barjeras. Viņas startēja? Jā, kaut kas nav. Tā īsti negāja, bet tas starts tika atkārtots vai mums ir kalendārs, mums jāiet uz pēc pusapri, man liekas, viņas tur kaut ko sāk stāties pašas jau nost un tad saprat un tad nolaid lejā un palaid vēlreiz startu. Par vēl vienu disciplīnu, kas teorētiski arī laikam vieglatlētikas disciplīna, bet dzīvo pati savā pasaulē, ko komentē maratons. Kā vispār var maratonu komentēt? Es ļoti labi atceros vienas brīvdienas, es ar sievu ierodos uz rādio uz darbiem un skatos Pēters priekšā. Tāds neierasts laiks, ko tu Pēters. Nerunīgs droši vien. Kas tagad būs? Maratons. Kā tu gatavojies maratonam? Pastāst vispār, kā tas notiek maratonu komentēšana? Parasti jau
nav vienkārši. Arī es bez Ievas nevaru, bez Ievas Zunas. Es atsakos no maratona. Tas ir vairāk kā 2,5 stundas, labi, 2,5 stundas skrien. Parasti sacensību rīkotāji pirms starta uzliek neoficiāli vai kādu mērķi, tā kā labot iepriekšējo sasniegto rekordu. Tad tu vari līdz sekot tās atzīmēs kilometros, kā viņiem iet. Tagad jau mūsdienās tur ir dažādas grafikas arī, cik tur sekundes viņi skrien pa priekšu, cik viņi skrien aizmugurē, no iespējamā rekorda. Skrien parasti jau pilsētā, kur ir dažādi objekti, tur vēsturiskas ēkas, pieminekļi. Tad jāizpēta ir visa trase, kur skries kādas ir ēkas, riņķi vai neko. Dalībnieki. Par vēsturi pastāstīt. Dalībnieki, protams, maratonā ir tur tūkstošiem, kas skrien, bet ne jau viņi visi cīnās par uzvaru. Koncentrējieties uz 11 dalībniekiem? Principā 11 arī ir tie, kas ir tie kungu un dāmu konkurencē, arī pa 11 dalībniekiem, kas ir kā profesionāli, kas arī pa priekšu skrien un jāskatās, ko viņi iepriekš ir skrējuši, ko viņi ir izskrējuši. Jūs arī, sestdienas rītā būs maratons, jūs arī jau kāds 2-3 dienas iepriekš sazināties. Kas varētu būt tie 10-15 pieturas punkti, par kuriem mēs runājam šo sacensību laikā? Parasti iepriekšējā vakarā mēs sazināmies un paskatāmies, kas notiek. Tad mums arī kaut kāda informācija tiek atsūtīta. Nevienmēr, bet reizēm pārsūtīta. Tas atkarīgs no tā, kur maratons, vai ne? Jā, loģiski. Ir bijuši briesmīgi, es neteikšu, varbūt tā jocīgs kā, bet ir tiešām briesmīgi maratoni bijuši tieši no televīzijas viedokļa, ka viena kamera rāda vienu un to pašu visu laiku, ka tev tiešām mājās sēdi skaties, kā interesanti. Var kaut ko parādīt interesanti, no dažādiem skatu punktiem. Var tev braukt motocikls no sāna, kas filmē skrējēju dažādiem. Tur tu vari vienkārši apsēdies un neko tu nezinu vairs beigās, ko tik galā. Par grūtākajām translācijām. Maratons, tā var likt, tas ir tas sarežģītākais. Viens no gatavošanās viedokļa, vieglāk tādiem, protams, tur kvantums un tā, bet tieši no procesa viedokļa, tas ir tas, kas varētu būt izaicinoši. Labi, es pieņemu, ka jau pieredze tāda, ka pirms translācijas nav tā, ka tu apsēdies, domā, kā būs, kas tur kā tur, bet, ka tu zini, šodien būs grūti. Šodien nebūs viegla translācija. Šodien nebūs viegli, šodien būs grūti. Ir tad, kad notiek māla turnīri, tagad ap šo laiku vasaras sākumā tenisā. Mazie tie sauktie 250-nieki, Ženēva, Liona, tev ir 4/4 fināli vienā dienā pēc kārtas. Bet lielākais, kas ir lietus. Un nav jumta. Un saproties, un tev tagad uznāk lietus mačo vienalga kurā brīdī. Tu jau nezini, uz cik ilgu laiku tas būs. Varbūt, ka šodien vispār viņi vairs neatnāks atpakaļ tajā laukumā. Tu sēdi, gaidi, kas notiek. Iznāk atpakaļ čaļi, iesildās, atkal sāk spēlēt, atkal sāk līt, atkal aiziet mājās, aiziet atkal nost. Atkal sēdi, gaidi. Domā, būs, nebūs. Stundiņas krājās. Tas bija tas turnīrs, ko es pat Māru Rozentālu dzirdēju. Pieceļamies pauzē ārā. Tas ir kaut kāds ārprāts. Wow, es tā viņu neesmu dzirdējis. Tas arī rupjākais varētu būt. Tas ir griezti, jo tas ir kaut kāds ārprāts. Aiziet uzmīst. Toms pajautāja par varbūt lielāko pārbaudījumu komentējot, kas ir bijis, bet kas ir bijis, vai tev ir tāds spilgts atmiņā sporta notikums, kas ir tā, ka tu labprāt atceries, un tas bija forši. Wow! Tas bija uz bēdīgām beigām, diemžēl, bet tas bija emocionāli baigais mačs. Tas bija 2014. Ja nemaldos, Indiana Velsas tenisa turnīrs, Ernests Gulbis, Rafaels Nadals. Pareizi atminos, ceturtdaļfināls vai ceturtā kārta. Mēs to maču nebija 4 no rīta. Mēs to maču gaidījām jau vakarā. Viņam vajadzēja būt pēc mūsu laika pavēlā vakarā. Ievilkās, tad tur bija lietus, tad tur bija vēl kaut kas. Beigās tas pats mačs sākās 5, 6, varbūt 4 pēc Latvijas laika. Un bija 3 setu cīņa, un atceros, ka 3. seta beigās tur pietrūka šitī, kā Gulbim viens apvedošais idens pa līniju, Nadalā viņš uzsita virsū. Labi, tas vēl nebūtu breiks, tas vēl nebūtu, tā nebija mačbumba, tā teikt, bet viņš bija ļoti tuvu tam, lai paņemtu to game, un pēc tam viņam vēl būtu jāservē par uzvaru mačā. Protams, kā būtu, bet tas bija baigais mačs,
Pēter, laiks, es tā pastījos ātri skrienu uz priekšu. Iespējams, ka šajā nedēļas nogalē arī būs tāds mačs, ko mēs paši pie TV ekrāniem būsim baudījuši nekā komentētāji, jo futbolu mēs pagaidām vēl Champions Līgu nekomentējam fināli neviens, vai ne? Nav nevienam no mums? Nav mums trim, nē. Nē, no mums trim nav. Cik mums ir? 10? Kā vienmēr? Droši vien, tad Champions League. 8 varēs sākt ar Speedway. 8 var sākt ar Speedway. Andrzejs Lebeģevs brauc vicos finālos. Jā, bet 10. vakarā tad futbols Champions League fināls Wembley stadionā. Dortmunds Borussia pret Madrids Real komandu. Olībet bookmakeriem arī noteikti ļoti gaidīts pasākums, un bookmakeri šajā spēlē par favorītiem, jo projām uzskata to Madrids Real komandu. Tās iespējamības nav dikti mainījušās, kopš mēs pēdējo reizi uzmetām mati, kā tur izskatās. Tur ir citādāk jāliek. Tur jāliek līdz 80. minūtē, kurš ir vadībā, un tad pēc 80. minūtes, kuru komandu uzvar, jo Madrids Real ļoti iespējams lielāko spēles daļu varētu mierīgi ar uz nulēm sēdēt vai vēl nezinu, 0-1 un beigās izlīst no nekurienes ārā. Bet tas, ka Madrids Real varētu uzvarēt, protams, fināls. Tas ir fināls, un viņi ir favorīti, bet atkal arguments burvīgais, tas ir fināls. Dortmunds Borussia. Es ceru uz pagarinājumu, es ceru uz 11 metru sitienu sēriju, es ceru uz pilnu buķeti, lai tad, kad beigsies Speedway, es varētu redzēt vēl futbolu. 61% iespējamība Madridai uzvarēt, 18 Dortmundai un neizšķirts, tas uz ko cer Toms, 23% iespējamība šādam rezultātam. Bet par tenisu. Francijas atklātais tenisa čempionāts dāmām. Pēter, es tev likšu minēt, kā tev šķiet, kura dāma ir galvenā favorīta? Pēc Olībet bookmakeru domām. Šonteka droši vien. Jā, tieši tā, Iga Šjontek, un pie tam ļoti diezgan konkrēti. Jā, 63% iespējamība Olībet bookmakeru atvēl Igai uzvarēt visā turnīrā. Arina Sabaļenka 18%, Jeļena Rybakina 11% un Aļona Ostapenko iespējamība uzvarēt vēlreiz Francijas atklātajā tenisa čempionātā tieši šajā sezonā novērtēta ar 2% iespējamību. Domāju, ka nebija vairāk 17. gadā viņai. Es pieņemu, ka bija mazāk. Bet es domāju, principā top 10 tenisisti tikai 2% novērtēt. Godīgi? 11 ārāk. Labi, 11, top 10. Bet 9. dzīvojās. Jā, man nepatīk tas, ko es redzu. Man nepatīk tie cipari, ko es redzu. Es gribu redzēt augstāku novērtējumu, bet labi, kā ir, tā ir salikts. Bet Francijas atklātais tenis čempionāts kungiem uzvarētājs. Olībet bookmakeru prognozēs, kurš izcīna? Es teiktu, ka Zverevs, ne? Viņš ir top 4, bet viņš ir 4. Tad droši vien kā Alkaras. Labi. Zverevam 18%, viņš ir 4. Alkaras ir 1. ar 31%, un tad tālāk nākošos 2 pamēģinu nosaukt. Es pagājušajā gadu par Alkaras, cits droši vien, pagājušajā gadu par Alkaras arī droši vien, ka teikt, ka viņš ir lielākais favorīts. Pagājušajā gadu šogad viņš nepārliecina. Viņam ir traumas bijušas, viņš ir izlaidis turnīrus. Bet es taču nezinu. Cits, starp citur nav. Cits nav. Siners. Un vēsturi jāliek klāt arī. Džokovičs? Vēsturi, tas tā skaļi teiks, bet viņš tomēr vēsturisks sasniegums ir Protams. Jā, Džokovičam tikko 37 jau palika. Gadi, es domāju. Šogad viņam nav neviena titula. Tas ir pirmo reizi kopš 18. gada sezonas, ka viņš līdz French Openam uzvarējis nevienu turnīru. Nevienu. Jā, bet kā jau tu minēji, 37 gadu. Nadālam gan 38, tūlīt paliek pēc pāris dienām. 3. jūnijā. Bet Džokovičs tā neplīst kā Nadāls. Tas gan, mēs skatāmies to turnīru daudz un ko viņa aizved pēdējos gados. Tādā ziņā, jā. Turnīri viņam ir vairāk. Lielais jautājums, vai Džokovičs šogad izcīnīs 100. titulu karjerā? Viņam šobrīd ir 98. Federeram 103. Es liktu uz jā. Es arī laikam liktu uz jā. Es domāju, ka jā. Tu domā, ne? Pēters tā kā tāds. Nē, beidz. Džokovičs ir Džokovičs. Tas, ka viņam nav neviena titula, nenozīmē, ka viņam nebūs neviena. Pagaidiet nedaudz. Labi, draugi, jānoslēdz mums ir šīs dienas raidījums. Pēteri, milzīgs tev paldies, ka atrad laiku atnākt pie mums ciemos. Nedēļas nogalē ar Pēteri Dimanta līga, vai ne? Jep. Jā, ar Tomu. Speedways. Ja gribās mani vairāk dzirdēt, var pastīties Spānijas čempionātu basketbolā. Mursī pret. Brāļkuruts. Kas tur galvenie favorīti? Unikāka. Nē, labi, pusfināla sērijā Unikāka pret Mursī, bet
Mēs ceram uz Mursiju. Mēs ceram uz Mursiju. Vienu spēli jau uzvarēja. Pirmo spēli viesos jau uzvarēja. Nozaga, teiksim tā. Uzvarēja, iemet vairāk punktus. Viss bija godīgi, nekādas zādības tur nebija vispār pēc noteikumiem. Pēc basketbola spēles noteikumiem. Labi, tiekamies Fleksī nākamnedēļ. Čau! Čau! Flex test, es to noliku bez kļūdām. Džeki redz drip, paliek mēm, nemāk runāt. Ambicijos, tu jau dzirdi, ka es nāku. Rep spēles pavārs tavām katlam lieku vāk. Šitie džeki brauc ar mutu tā kā ragavām. Flex test.